Izpakosim jauno putekļu sūcēju Cordless Vacuum Cleaner. Atvērsim iepakojumu un apskatīsimies, kas lācītim vēderā. Tātad šis putekļu sūcējs ir bezvadu, lādējams, pie sienas stiprināms. Tā lādēšanas vads komplektā, lai varētu uzlādēt bateriju. Tad mums ir dažādi veidi uzgaļi, lai arī var piekļūt grūti iztīramās virsmās, un lai varētu savākt efektīvi putekļus un netīrumus no dažādām virsmām. Sienas stiprināšanai kronšteins, protams, kopā ar visām skrūvītēm. Tad mums ir arī birste, sūkšanas birste, tādām virsmām, kur nepieciešama tā. Un, protams, galvenā birste grīdas tīrīšanai. Diezgan tāds interesants, tāds rullīts, vieglai kopšanai, nekas neķersies. Tāda ergonomiska arī kustība uz visām pusēm. Akumulātors, uzlādējums. Ja negribās stiprināt pie sienas, tad to arī var nedarīt, jo var uzlādēt arī ne tikai kad ir statīvā. Tāda izskatās arī putekļu sūcēja tvertne. Šādi viņa atverās. Tāds viņš izskatās. Diezgan simpātisks. Ar 3 jaudām sūkšanas. Vēlāk nodemonstrēsim, kā viņš strādā arī dzīvē. Nav arī smags. Un arī ir tāds, kad tu jūti rokā, ka tev ir putekļu sūcējs. Nav arī tā, ka viņš baigi viegls. Bet nav arī smags. Ieslēgšanās poga. Un arī aprīkots putekļu sūcējs ir LED apgaismojumu, lai varētu sūcot redzēt arī tādas vietas, kas ir varbūt grūti pārredzamas. Un 3 sūkšanas jaudas līmeņa atbalstīs dažādu tīrīšanas vajadzībām, lai varētu arī iztīrīt tur, kur nepieciešams lielāka jauda. Tā ieliksim arī akumulātoru. Un jāpievieno tā kā būtu birste vēl. Simpātisks dizains. Brīvi noņemams arī iztīrām tvertne ar filtriem. Ko darbinam, mēģinam lapus sūcam lapus. Diezgan klusi, ne? Lapas visas
savāktas iekšā, ļoti skaisti, ļoti smuki, dažādi stiprumi, jo lielāks stiprums, jo mazāk baterija turēs, jo normāls stiprums ilgāk turēs. Smuki liekas.